Šis ir jaunais Erla multitermināls, jauns produkts, kurā var apvienot līdz pat 6 dažādiem instrumentiem. Man aiz muguras ir redzama 4-vienā versija, kurā attiecīgi ir pašapkalpošanās putekļu sūcējs, gaisa kompresors, tornado sprausls un riepu spīdums. Vēl papildus var dabūt arī riepu spiedienu kompresoru un aromātu mašīnas salonam. Šis ir pilnīgs jaunums, pilnīgi unikāls produkts, nekur neviens cits ražotājs neko tādu nepiedāvā, neražo. Šis produkts tirgu ir pieejams no šī gada. Latvijā jau ir uzstādīts arī pirmās iekārtas. Viens no lielākajiem mītiem par putekļsūcēju ir tas, ka tas nav gana jaudīgs. Erlas putekļsūcējiem šeit speciāls bypass caurumi, kas palīdz putekļsūcējiem neveidot vakumu. Tas nozīmē tad, kad klients sūknē savus automašīnas sēdekļus un veidojas vakums, citi putekļsūcēji realitātē neko nesūc. Ar šiem bypass caurumiem tas uzlabo sūkšanas jaudu un efektivitāti. Tornado sprausli ir unikāli ar to, ka ar to var tīrīt gan beņķus, gan paklājiņus, gan viss cits grūti pieejamās vietas, pateicoties rotējošai gaisa strūklai. Strūklā klāt tiek pievienots pavisam nedaudz tīrīšanas līdzeklis, kas palīdz tīrīšanas procesā un kurš arī šķīdina nikotīnu automašīnas salonā un uzlabo aromātu automašīnā. Lielākā problēma ar audumu paklājiņiem ir tāda, kad sūknējot ar putekļsūcēju, jūs izsūknējat tikai virsējo kārtu, apmēram 20% no visiem netīrumiem, kas paklājiņā. Pateicoties tornado sprauslei, ar rotējošo gaisa plūsmu jūs varat iztīrīt arī dziļākos netīrumus, tos uzpūšot paklājiņu augšpusē un pēc tam ar putekļsūcēju palīdzību izsūkt atkal visus netīrumus, kas ir savādi. Gaisa kompresors, kurš paredzēts, lai pirmkārt iztīrītu salonā visu grūti pieejamās vietas, putekļus, ventilācijas šahtās, starp sēdekļiem, viduskonsolēs ap radio, kā arī daudz to izmanto, lai nopūst lieko ūdeni no mašīnām, no spoguļiem, no durvis spraugām, rokturiem un tā tālāk. Vēl viena unikāla opcija šajā iekārtā ir riepu spīdums. Kā jau nosaukums saka, pats par sevi viens ir tas, ka ar to var atjaunot riepu gumijas un to krāsu. Iekšā tiek izmantots līdzeklis, kas ir uz silikona bāzes un bez krāsvielām. Līdz ar to papildus ir tas, ka to var izmantot arī uz plasmas detaļām, gan ārpusē, gan iekšā salonā, kā arī durvju gumijām ziemas apstākļos. Vienīgā lieta, kas jāņem vērā, ka šo te nevar izmantot uz motocikliem, jo jāņem vērā drošības aspekti gan uz krēsliem, gan uz riepām, lai negadītos nekādi negadījumi.